Crown nodarbojas ar auto pretrūsas apstrādi, kā arī smagās un industriālās tehnikas pretrūsas apstrādi. Crown jau 28. gadu Kanādā veiksmīgi cīnās ar rūsu un ir viens no vadošajiem uzņēmumiem pretrūsas apstrādē gan Kanādā, gan arī pasaulē. Pats līdzeklis ir Crown T40, kurš apstādi nesošo rūsu neļauj veidoties jaunai, reāli sūcoties iekšā metālā cauri korozijas slānim līdz dzīvam svaigam metālam. Tad mēs panākam situāciju, ka metāls elpo, bet mitrums netiek viņam klāt, tas ir pats svarīgākais. Ja? Protams, arī sāls un tam līdzīgi reaģenti, ko kais uz mūsu ceļiem. Produkts spēja pasargāt auto elektroinstalizācijas vadus, kontaktus, numura apgaismas ierīces, pneumatiskās piekares un tam līdzīgi, risinot ļoti daudz dieelektrības problēmas. Šī te Crown, kādas tad ir tās īpašības un kāpēc tieši to izmanto? Pirmkārt, pat labākā īpašība, ja tu esi kaut ko izdarījis, tad, lai tas, teiksim, nenomazgātos, neizžūtu vai vēl kaut kas. Tad pat labākā reklāma, kas bija uz mūsu komandas izmantot, bija, kad mēs apstrādājām Mercedes Actros autovedēju, aizbraucām uz Itāliju, gribējām nomazgāt. Un Itāļi mazgāja pāris stundas ar visām ķīmijām un nevarēja viņu atmazgāt. Tā kā tas, kad ja viņi ir uzpūst, tad, teiksim, tev gadu, 2 gadi, jā, tu vari būt droši, ja, ka tavs alumīnijas neoksidēsies un būs viss ok. Un pats galvenais iekšā viss kabats, kas ir kur no iekšpuses rūsē, ko katru dienu neredz. Un tas ir galvenais, ko viņi izlid cauri, viņi iepūš iekšā. Tad tu zini, ka tu mašīnu var droši pārdot nākamajam pircējam. Galvenais, protams, vidē draudzīgs un arī tas, ka vizuāli necik nesmērē to mašīnu paliek. Teiksim, šī mašīna jau ir apstrādāta, viņa paliek tāda, kāda viņa ir vizuāli, nekāda bojājuma, nekāda bituma slāņa, nekas tāds. Viss detaļas apstrādāts no iekšpuses, principā tādējādi 2 trumpi. Viens ir, ka mašīna nav sabojāt vizuāli, un otrs mēs apkarojam to rūsu tajā vietā, kur viņi rodās. Viņi iestrādājas metālā, un tad tā iedarbība ir sekojoša, ka viņi atgrūž no metāla ūdeni, visu veidu mitrumu sāļus un citus rēģenus. Principā jau arī gumijas detaļām tas nenāk pa sliktu, tām cietajām gumijas detaļām, kas ir piekarē, tas ir pat ļoti labi, un dažreiz, teiksim, jaunai mašīnai īpašnieks jautā, kāpēc to būtu jādara. Jo, teiksim, tāda gumijas detaļa, kas ir apstrādāta un aizsargāta no mašīnas apakšas, viņas nomaiņa var maksāt krietni dārgāk nekā pat apstrādi. Tātad, ja mēs raksturotā koncentrētu šo Crown apstrādi, tā dod un saglabā gan ritošās daļas metālu, gan arī virsbūves detaļas. Jebko, kas tiek metāls, kas ir aktīvajā vidē, kas tiek ar sālu un visādām ķīmiskām iedarbībām, protams, ka viņi aizsargā tas viss. Crown T40 ir izmantojams gan vecai sarūsējušai mašīnai, gan, protams, vislabāk to darīt jaunai mašīnai, jo produkts ir ekoloģiski tīrs, caurspīdīgs. Vienkāršāk tas ir kā eļļains materiāls, lubrikants, kurš atgrūž mitrumu kondensātu, ir dieelektriķis, ja, un pabaro alumīniju, gumiju detaļas pasargā. Ja. Mēs iesakām to darīt jo laicīgāk, jo labāk. Mums ļoti daudz klienti tādi, kuri iegādājas jaunas automašīnas tikko no salona. Mēs viņus apstrādājam bez tehnoloģiskiem caurumiem. Arī tāda iespēja ir, lai nerastos domstarpības ar dīleriem. Pēc garantijas mēs iesakām veikt pilnu apstrādi, jo šim kondensātam rodoties slēgtās telpās, durvīs, sliekšņos, tas arī rada šīs korozijas problēmas. Apstrādāt tiek visa auto apakš, durvis, sliekšņi no iekšpuses, motora telpa, motora pārseks un automašīnas krauna nodalījuma, tātad bagažnieku vākas. Pēc tam jūs saņemat garantijas taloniņu, kur garantija paredz, ja jums ir sarūsējis kaut kādas piekaras detaļas vai automašīnas detaļas, tad korozija tālāk neattīstīsies, neturpināsies. Crown T40 ir vēlams uzklāt reizi gadā, atkārtot. Protams, produktu noturība ir izrēķināta pie maksimālās noslozes, kad viņš strādā 12–14 mēnešus 100%, pēc tam viņa efektivitāte var sākt mazināties, bet tas nenozīmē, ka Crowns nestrādā. Otrs mūsu pakalpojums, kas šobrīd ļoti aktuāli pavasarī, atsāļot savu auto. Šis produkts ir kā atsāļotājs tādā veidā, kad viņš novelk visu sāli no automašīnas virsbūves nost, no mašīnas apakšu, jo mašīna tiek pacelt uz pacēlē, atmazgāt apakšu un atsāļot visu. Produkts novelk nost un attīra tādas virsmas kā metāls, plasmasa, vadi, gumijas detaļas, tātad respektīvi visur, kur sāls ir ticis klāt, no visām tām vietām arī sāls tiek noskalot nost.